Galvenais, protams, neielaist pirmajiem vārtus, pēc tam atkal nāksies atspēlēties. Bet noteikti nevajadzētu palaist Ulbruku tālu prom rezultātā. Un arī vairāk Virsnītis ir palicis kā viens no pēdējiem spēlētājiem kopā ar Jēgeru. Pārtvērta piespēle, labi iespēja Ulbrukai, Tiltiņš trāpa pa vārtu stābu. Blumfelds pazaudēt bumbiņu diezgan vienkāršā situācijā. Dūniņam bija iespēja uzmest pa vārtiem un vēlreiz pacelta tiesneša roka. Atkal būs iespēja spēlēt vairākumā, bet tagad 6-5, ļoti liels spiediens Lielvārdei uz vārtiem. Tiltiņš, Lapiņš, Jančevskis un vārtu priekšā Edijs Šenbergs. Jančevskis! Kļūdās viduszonā Ulbrukas spēlētāji. Grunbergs izdara metienu no labās puses. Tas tiek bloķēts un tagad jau ātri pārēj Ulbrukai. Laba iespēja Liepiņam. Tutāns. Tālu piespēle uz Kusiņu, iziet bumbiņa, bet tā nonāk pie... Grunbergs laužās garām, arī tiek diviem spēlētājiem, arī pats skrien uz vārtu priekš, tur jau plots, bet pats izdara metienu un Lielvārde. Šo te viena vīra pārsvaru nav izdevies savā labā izpildīt Lielvārdes spēlētāju. Millers tāls metiens, atkal Burzma vārtu priekšā. Šoreiz Millers met garām vārtiem. Jāuzlabo precizitāte abām komandām. Labi iespēja Lielvārdei un Fritsons izvīr. Kristeram Leksim lieliski tālu piespēle uz Vanagu stūri. Atspēle uz stūri. Stūram ir metiens un... Izdodās viņam arī aizsardzībā Klaus Kaspars, kurš trāpa veiksmīgi pa bumbiņu. Arī komanda viņam uzgavilē. Ātrā pārēja Ulbrukai, Trofimenko! Pirmajās, otrā perioda minūtēs vairāk notikumu. Vārtu gums gan Lielvārdei, gan Ulbrukai. Arī bija iespēja sodu metienu. Tagad Lejnieks! Arī viņam ļoti labi nospēlē ātrā ar augumu. Kļūdās gan piespēlē, 3-3. Virsnīša metiens un Brants veiksmīgi ar kreiso kāju. Eduards Stūri, laukuma stūri. Pret Ralfu Fritsonu. Otro vārtu guvēja Lielvārdes sastāvā. Tieši tagad Fritsons uz Lejnieku. Lejnieks tiek iegrūsts apmalē un vēl viens. Garinājums uz stūri. Aktīvi divcīņi. Jančevskis. Cenšas atrast vidū Ediju Šenbergu. Nolas piespēle Lielvārdes spēlētāji. Tagad jau Baļās. Jančevskis pret viņu. Tiek iegrūsts laukuma apmalē. Skudra. Aktīvi cīnās Millers pret viņu. Jau daudz redzam divcīņas laukumā. Liepiņš aiziet uz priekšu, tiek traucēts. Vairākuma piecinieks ir laukumā. Savukārt Lielvārdei Virsnītis, Grunbergs, Dūniņš un Klaus Kaspars aizstāvās. Lieliska izspēle uz Trofi. Izspēles varam secināt to, ka Lielvārdei noteikti nevajadzētu noraidīties, jo Ulbrukāk iesākuši Ulbrucieši šo te trešo periodu. Lejnieks piespēle nolasīt, pēc tam arī krīt apmalē un vēl saspringtāks minūtes arī bija otrā perioda sākumā. Gan soda metiens uz kārkliņa sargātajiem vārtiem, arī vairākumi. Bija iespēja Kristeram Leksim.
Nu, vairākas izdevības abām komandām. Tagad Valters Skudra pameta bumbiņu uz priekšu. Virsnīt. Tur jau Jančevskis pret viņu. Grunbergs izlaužās tālā vārtu staba. Neizdodas atrast brīvo spēlētāju. Pēc tam arī nostrādā labi Ulbruka aizsardzībā. Kīsnits gan mazliet saķerās ar Milleru. Vēl uz Kristaru Leiksi. Atkal saspēlējās viņš ar Vanagu. Vanags laužās uz vidu. Pēc tam arī krīt iespēja. Skaisti viņš izmanto savu augumu. Maina kustības no vienas puses uz otru. Kļūdās gan piespēlē. Labi iespēja Lielvardei. Un nav vārtu. Labi izspēle tur uz virsnīti, bet neizdodas viņam trāpīt pa bumbiņu. Tiltiņš met tukšos vārtos un ījam kontrolē to Lejnieks. Atkal diezgan ātri jāsteidzās, jāizveido metiens Lielvārdei. Durāsi sadurās.